Rebekas Homkesas grāmata Izdzīvot, pārorientēties, uzplaukt ir kā praktiska rokas grāmata uzņēmumu vadītājiem par to, kā izmantot krīzes, lai ne tikai izdzīvotu, bet arī uzplauktu. Grāmatas autore ir izaugsmes stratēģijas speciāliste, un viņa uzskata, ka stratēģijas pamatā ir pārorientēšanās prasme, ka ir jāpielāgojas pārmaiņām, jāpārdala resursi un jārod jaunas iespējas, lai sagatavotu savu uzņēmumu ilgspējīgai darbībai, jebkuros tirgus apstākļos. Aleksandra Etkinda grāmata Krievija pret mūsdienīgumu ir ilgi gaidīta grāmata, kas cenšas skaidrot Krievijas neseno pagātni. Grāmatas autors, Krievijas vēstures speciālists, piedāvā drosmīgu pašreizējās situācijas analīzi un arī savu redzējumu par tās atrisināšanas iespējām. Grāmata ir jālasa un par to ir jādiskutē ikvienam, kuru interesē norises mūsu kaimiņzemē un tās īstenotais karš pret Ukrainu. Es esmu tas ir Šrī Nisargadatas Maharadžas visplašāk zināmā un visvairāk tulkotā grāmata. Tā ļauj caur sarunām iepazīt pasaulē atzītās skolotāja mācību. Maharadža caur jautājumiem un atbildēm dod norādes, kā tuvoties mūžībai un darīt galu rūpēm un ciešanām, un kā sevi iemācīties apzināties. Pēc viņu uzskatiem, ko līdz mēs apgūstam prasmi apzināties sevi, dzīve kļūst saprotama, nesāpīga un viegla. Astrīdas Rozītes grāmatas pavāru grāmata Mārtiņam nosaukuma pamatā ir Mārtiņa dzīves laikā, tā arī nerealizētās idejas, kas tagad ir apkopotas vienā veselā caur atmiņu stāstiem un fotogrāfijām. Mārtiņa draugi, pavāri un tuvi cilvēki ir piepildījuši viņa sapni par jaunu pavāru grāmatu. Mārtiņa kulinārā vīzija ir bijusi klātesoša daudzos Latvijai nozīmīgos brīžos, par ko liecības šajā grāmatā sniedz fotogrāfijas no Mārtiņa arhīva. Cilvēku, ar kuriem reiz krustojušies Mārtiņa ceļi, ir abrīnojami daudz, un reiz kādā intervijā viņš izteica vēlmi par to stāstīt, un šis stāsts ir visai cienījams.